mazajā arī tāds mazas meitenītes, 12, 11 gadi. Labi, varbūt vairāk. Sakrāsošās. Nu jā, arī ālīts rokā, viss kārtībā. Tā nozdies nav jaunatni nodzerās. Es arī iedzēru aliņu vienu. Nosvinēju ar draugiem. Un rītā skolas diena, jāizguļās, es tagad eju mājās gulēt. Atliek vien cerēt, ka šodien visi mazie svinētāji rāpni un izgulējušies sēdēja savos skolas solos un bija gatavi zinību uzkrāšanai līdz pat vasarai, kad atkal būs ko pasvinēt, jo Brantijānis Ķīsis speciāli bez tabū. Tas gan skatītāji pilnīgi noteikti nebūs mierinājums, bet Latvija, protams, nav vienīgā valsts, kur jaunatne, kā pati jaunatne arī atzīmē, noderas pamazītēm, esot tādas pašas bēdas arī Lielbritānijā. Jaunākie pētījumi liecina, ka Anglijā sarūk to pusauģu skaits, kas vēlas izbaudīt grādīgo dzērienu iedarbību, taču tie, kas alkoholu lietojuši jau agrāk, dzerot arvien biežāk un vairāk nekā jebkad. Ceturtā daļa jauno angļu vecumā no 11 līdz 15 gadiem ir iemācījušies smēķēt, lietot narkotikas un zina, kas ir paģirs. Piemēram, Heilija pie pudeles ķērsies 12 gadu vecumā, kad pēc ilgas slimošanas nomirusi viņas vecmāmiņa. Tagad meitenei ir 17 gadi, un viņa jau sirkst ar atkarību no alkohola. Pārsteidzoši, ka meitenei ilgi izdevies savu nelāgo ieradumu slēpt no vecākiem, jo slimības zenītā jaunā dāma ikdienas izdzēras 8 skārdu buņģus alus un 1 litru vodkas. Statistika liecina, ka Anglijā šobrīd ir 20 000 Heilijas vecuma jaunieši, kas ārstēs no alkohola un narkotiku iedarbības. Nu, skumji. Patiesībā, jā. Tāda lūk statistika. Lai gan izskatās Heilija pavisam veselīgi, teiksim, kā ir pēc vodkas pudeli, 2 vodkas pudelēm dienā, viņā vajadzēja gan izskatīties diezgan citādi. Nu, bija arī, protams, jaunieši, kuri nevazājās pa ielām vakardien, bet godīgi aizgāja noskatīties koncertu, kurā piedāvājums bija ārkārtīgi plašs, gan vietējās grupas, gan kāda īpaša zvaigzne no Vācijas. Lai gan absolūtais vairākums no māksliniekiem, kuri šoreiz mīcīs kaklas dēļ savas skolas gaitas beiguši jau labi pasem, uz padalīšanos ar veco labo laiku jaukākajām atmiņām, neviens no viņiem nav divreiz skubināts. Pirmais nāk prātā, kad nenotiek stundas, tad es priecīgs. Izklaidējošais posms skolā, kas ir pirmā mīlestība un pirmie klases vakari. Man vienmēr astījās pirmais nedēļas kaut īpašu rītu, tādu ļoti īpašu gaismu, tādu dzēsu, tādu gaismu, tās krāšas, visu kaut kādu ziedi un visu normāli priecīgi. Taču nebūsim naivi, ne jau velti šie ceļi savā radošajā dzīvē izvēlējušies doties tieši par roka ceļu, un to, kā pastrādāt kārtīgas dēlvarības, viņas jau nu pilnīgi noteikti skolā nebija jāmāca. Vāra tēju klases stūrī, lielā spainī ar spirāli. Spainī, jā. Tad starpbrīdī visi tie ogēgi, kad tu skatās, kas iet tantīs staigā, tad var uzliet tēju. Viss miskastas, no cik vien ir skolā salikām blakus garderobē. Tad esam karanājuši glēzmas no sienām nost visā skolā un likuši visu uzrakstu glēzmas vietā plēzna. Kā nāks pušiem normāli rubaki, kaufiņi konkrēti līdz asinīm, tādi ne pārāk bieži, bet tā tīri sporta. Populārās mūzikas vēsturē ir nemazams leģendāra mākslinieki, kuri savas karjeras dēļ upurējuši vidusskolas diplomu iegūšanas prieks. Tādēļ, ja interesējamies, kādēļ Latvijā jaunieši pirms kļūst par kārtīgām rodzvaigznēm, skolu tomēr pārsvarā pabeidz. Apmēram 5. daļa amerikāņi nevar uz kartas parādīt, kur ir Amerika. Varbūt šī iemesla dēļ, lai mēs visi varētu parādīt uz kartas, kur ir Latvija, tāpēc mēs arī mākslinieki. Latvijā ir diezgan grūti ar to paēst, tāpēc visiem vajag jau izdarīt labāk. Nē, protams, vajag sakt, arvien labāk, un pēc 20 gadiem mūsu bērni neies, vai skolās tikai spēlēs džīņus un būs laimīgi. Un kas zina, iespējams sanāks, kas līdzīgs fenomenāli veiksmīgai Vācu apvienībai Tokyo Hotel, kurš pēc nostāstiem gan šobrīd apmācot privātskolotāju. Šī četrotne ar šodienas tīņiem dara precīzi to pašu, ko 60. ar viņu vecvecākiem darīja The Beatles. Ir kāda labāka grupa par Tokyo Hotel? Es būšu godīgs. Es nezinu nevienu dziesmu. The Tokyo Hotel. The thing is that I found out today that the singer is the boy, not the girl. Tokyo Hotel man likās tā deju grupa. Un tad tagad, kad esi jāspēlē, un tad es tā, wow! Diemžēl nedz ar šiem popmūzikas brīnumbērniem aprunāties, nedz arī iemūžināt viņu uzstāšanos Rīgā, nevienai no Baltijas televīzijām netika ļauts. Taču mēs vismaz varam būt pateicīgi, ka Tokyo Hotel mūs pagodināja ar savu klātbūtni, jo gaidāmais koncerts netālajā Kijevā nesen tika atcelts, bet Zviedrijā viņi pat vēl neesot bijuši. Mārtiņš Bētiņš, Aigars Ulmanis, bez tabū.
Tā. Veiksmīgi pēdējais stāsts šovakar, bet tās vēl nav beigts, cienījamie skatītāji. Tātad mums dators ir iedevis numuru